Labdien visiem! Prieks būs kopā ar jums šodien, vismaz elektroniski. Piecelsimies un mēs lūgsim Dievu kopā un arī lasīsim no Dieva vārdu. Šodien mēs lasīsim no Jāņa atklāsmes grāmatu, 3. nodaļa. Jāņa atklāsmes grāmata, 3. nodaļa, 20. pants. Lūgsim Dievu kopā. Mums debes Tēvs, paldies par šo laiku, kas mums ir kopā. Dievs, paldies par mūsu draudze. Dievs, paldies, ka šodien mēs varam pieminēt un atcerieties visu, ko Tu esi darījis mūsu vidū. Tiešām, Dievs, Tu esi varens Dievs. Un Dievs, paldies, ka mēs varam redzēt Tavu darbu, Tavu roku mūsu vidū. Dievs, mēs lūdzam, lai Tu runā ar mūsu sirdis šodien. Atver mūsu sirdis, mūsu saprašanas. Dievs, mums ir vajadzīgs šodien īpaši pieskariens no Tevis. Un Dievs, mēs to lūgsim visu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Jāņa atklāsmes grāmatā 3. nodaļa, 20. pants ir rakstīts, Jēzus šeit runā. Redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlēstu, un viņš ar mani. Amen. Lūdzu, sēdēties. Šodien mēs svinēsim mūsu draudzes 10. gadu jubileju. Un tā ir brīnišķīga lieta. Es nezinu, ja 10 gadi ir ilgu laiku, vai tas ir veca draudze vai jauna draudze. Kad mēs runājam par sunim, 10 gadi tas ir līdzīgs 70-gadīgi vecs vīrs. Sunim ir 7 reizes vecāk nekā cilvēkiem. Es neesmu dzirdējis, ka draudzes ir tā pašā lietā. Varbūt pilnīgi otrādi. 10 gadi draudze dzīvē ir tikai, varbūt kā 1,4 gadi cilvēka dzīves, cilvēkiem gadiem. Un tāda gadījuma mēs esam ļoti jauna draudzē. Es zinu, ka es jūtu, ka šīs 10 gadi ļoti ātri pārgājis, aizgājis. Šķiet, ka ļoti īsu laiku. Trešdienā man bija iespējas caur Skype piedalīties lūgšanas stundu. Un bija tik brīnišķīgs redzēt jūsu sejas un tiešām es ilgojos pēc mājas. Ir interesanti, ka es esmu tik tālu, es esmu Amerikā, bet šeit, kam ir Amerika, es jūtu bišķiņ homesick par Latviju un man sirds ir kopā ar jums šodien. Es gaidu decembrī, kad es varu būt kopā ar jums vēlreiz. Ir laba lieta, ka mēs varam pieminēt to, ko Dievs ir darījis mūsu vidū. Mozus un Jozoa vecajā derībā vairākas rakstus vietas Bībelē. Izraēlu kā tautu bija atgādināts par to, ko Dievs ir darījis viņa vidū. Viņi bija atgādināts ar svētrunam, ar lūgšanam, par to, ka Dievs izglāba viņam no Eģiptē un vēda viņam caur tūkstnesī un palīdzēja viņam tikt pāri Jordanas upē un ka viņš deva viņam apsolīta zemē. Un viņš bija vairākas reizes atgādināts par to, ko Dievs ir darījis viņa vidū. Tā ir ļoti laba lieta. Un tad viņa nebija tāda sirds, ko viņa aizmirst, ko Dievs ir darījis, un viņa bija pateicīga. Kad mēs domājam par to, ko Dievs ir darījis, tas palīdz arī mūsu ticību, jo mēs zinām, ka Dievs, ko viņš ir darījis pagātnē, un mēs redzējām mūsu dzīvēs viņa varena roku, un tas palīdzēja mums šodien, jo mēs zinām, ka Dievs ir spējīgs, un viņš ir uzticīgs. Un kad mēs pieminējam to, ko Dievs ir darījis, tas palīdz mūsu ticību augt.
Un šodien mēs pieminējam to, ko Dievs ir darījis mūsu draudzes vidū šis 10 gadu laikā. Un no šī raksta vieta mēs lasam, ka Dievs stāvēja pie durvis un viņš klaudzina, un viņš teica, ja mēs atversim durvi viņam, viņš ienāk un viņš palieks pie mums. Un tā ir brīnišķīga apsolījums, un kad mēs domājām par mūsu draudzēm, mēs zinājām, ka mūsu draudzes vēsture bija cilvēki, kas dzirdēja Jēzus Kristus, kad viņš nāca pie viņa sirdīs un viņš klaudzina. Un tie cilvēki atver sirdi Jēzum, un varbūt tu arī šodien var atceries tās diena, kad tu sāk ticēt Jēzum. Un tā ir ļoti laba lieta, ka mēs varam atceries tā diena, kad Jēzus izglāb mūsu dvēseles, ka viņš piedēva visus mūsu grēkus. Varbūt šodien mēs arī varam atceries tā diena, kad mēs bijām kristīti, ka mēs apliecinājam pasaules priekšā, ka mēs esam Dieva bērni, ka Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Mēs šodien arī varam atceries, kā mūsu bērni nāca pie Kristus. Varbūt tu vari šodien atceries tā diena, kad tavi bērni bija kristīti. Mēs varam redzēt, ka viņa aug zināšanas par mūsu kungu. Paldies Dievam, ka Jēzus Kristus klaudzināja un cilvēka atvēra sirdī, un ka viņš ienāca mūsu sirdis, mūsu draudze, un viņš paliek kopā ar mums. Mēs esam pateicīgi, ka viņš ienāca arī ne tikai mūsu dzīves, bet arī mūsu draudzē. Bija diena, kad cilvēki dzirdēja Jēzus Kristus aicinājumu, un mēs noformējam un dibināja draudzē. Un bija daudz un dažādas svētdienas, kad mēs klausījām svētrunas vai dziedājām kādas brīnišķīgas pielūgsmes dziesmas, un tiešām mēs jūtam Dieva klātbūtnē. Un mēs zinājām, ka Jēzus Kristus bija mūsu vidū. Viņš piepildīja arī mūsu svētdienas skolas, mūsu vasaras bībeles skolas, kā viņš mums ir sveitījis, mūsu draudzes nometnes un evangelizācijas pasākumiem. Dievs ir tik labs, un Jēzus bija kopā ar mums. Viņš sagādāja vietas, kur mēs varam sapulcēties. Es domāju, ka par visas tās dažādas vietas, kur mūsu draudze bija kopā un kur bija dievkalpojumus. Dievs sagādāja viss, kas mums bija vajadzīgs. Arī dievnams. Dievs tiešām bija kopā ar mums. Jēzus Kristus klaudzināja pie durvis, un viņš ienāca iekšā, tieši kā viņš apsolīja. Viņš ir brīnišķīgs. Slavu Dievam! Mums ir brīnišķīga apsolījums par mūsu draudzes nākotnē. Mēs zinām, ka viņš arī būs kopā ar mums tālāk ceļu. Kad mēs būvējam baznīcu un šīs ēku, mūsu baznīcas ēku, tā tēma, par ko mēs runājam, bija par to, ka šīs baznīcas, šis dievnāms nebija tikai priekš mums, bet arī priekš mūsu bērni un mūsu bērni. Mums bija tāda acu priekša, ka par to, ko Dievs darīs šodien, tas ir arī, lai būtu par sveitību tas paudzes, kas būs pēc mums. Mēs esam pateicīgs, ka viņam arī ir šīs brīnišķīga apsolījums, ka Jēzus arī stāv pie durvis, un ja viņa aicināt, ja mūsu bērni un mazbērni aicināt Jēzus Kristus iekšā, viņš arī būs kopā ar viņam. Paldies Dievam, ka šodien mēs redzam mūsu jaunieši kalpot Dievam. Viņi arī saņem sveitību no tā un prieku no tā.
Paldies Dievam, ka šodien mēs arī redzam mūsu bērnus svētdienas skolā, ka viņi aug garīgi. Paldies Dievam, ka Olzunieku baptistu draudze ir brīnišķīga nākotne. Jēzus Kristus stāv pie durvis, un ja cilvēki ir gatavi atvērt to durvis, Jēzus Kristus būs kopā ar viņu. Viņš ir bijis kopā ar mums ir brīnišķīga apsolījuma par nākotnē, bet vissvarīgāk ir tieši tagad. Kad mēs lasam šo rakstu vietu, Jāņa atklāsmes grāmata 3:20, redzi, es stāvu durvju priekšā. Tieši tagad. Jēzus teica, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlēstu, un viņš ar mani. Kā ir tieši tagad? Kā ir mūsu attiecība ar Jēzus Kristus, ar Jēzu un Kristu tieši tagad, šajā momentā? Tas ir pats svarīgākais šodien. Kādreiz, kad draudze aug un ir tāda vieta draudze dzīvē, ka šķiet, ka viss ir sagatavots. Viss tagad ir gatavs. Tagad mēs varam atpūsties. Tagad mēs varam bišķi nebūt tik dedzīgs. Tā ir ļoti bīstama lieta. Un šajā raksta vietā Jēzus Kristus, viņš brīdina par šo lietu. Es gribu lasīt kontekstā, kas ir šajā raksta vietā, un tas sākas ar 14. pants. Un Laodikejas draudzes eņģelim raksti, tā saka tas, kas ir āmen, uzticīgais un patiesīgais liecinieks, Dieva radības sākums. Es zinu tavus darbus, ka tu nesi ne augsts, ne karsts, kaut jau tu būtu augsts vai karsts. Tā, ka tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izsplaušu no savas mutes. Tu saki, es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails. Es tev došu padomu, pērš no manis zeltu, uguns kvēle kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsēktos un tava kailumu kauns neatklātos, un acu zāles, tava acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo, ko es mīlu, tos es pārmācu, un pārmācu, tad tu iekarsies un atgriezies. Redzi, es stāvu durvi priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlēstu, un viņš ar mani. Mums ir bijis brīnišķīgi 10 gadi, un tagad ir laiks, lai būtu dedzīgi mūsu sirdīs, lai izpildītu Dieva gribu, lai staigātu svētā garā spēkā, lai mūsu labus darbus būtu svēto garu vadīti, lai viņi būs auglīgs, lai viņi būs pēc Dieva prātu, viņam par godu, lai mums būs tīrs mūsu sirdīs un mūsu ikdienas dzīvēs, lai nebūs tāds grēks, ko mēs mīlam, kāda patvērsme, tādas lietas, kas nedrīkst būt kristīga cilvēka dzīvē. Bet lai Dievs palīdz mums, lai mūsu drēbes ir baltas drēbes, tīrs un šķīsts, lai mēs dzīvojam patīkami Dievam katru dienu. Lai mums būs tāda garīga redze, lai mēs varam saprot garīgas lietas, lai mēs pavadītu laiku Dievu vārdu un lūgšanā, lai mēs varam dzirdēt gara balsi mūsu sirdīs. Tagad ir laiks,
lai pieminētu to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvēs un mūsu draudzē. Bet tagad nav laiks, lai gulēties. Tagad ir laiks, lai būtu dedzīgs, lai dzīvot tam kungam, lai mūsu draudze iet uz priekšu. Jēzus Kristus deva tāda brīdinājums jaunajā derībā, šīs Jānis atklāsmes grāmatu. Es domāju, tas atgādinājums, tas brīdinājums ir labs arī priekš mums. Varbūt ir kāds šodien, kas teica, ka tiešām es neesmu tik dedzīgs, kā biju. Bija laiks mana dzīvē, kad Jēzus Kristus bija pirmā vietā. Viņš bija mana dzīves troņa. Un tagad, ja es esmu atklāti, es paņemu tas troņa atpakaļ no viņa. Un man ir ļoti maz garīga augļa mana dzīvē. Bet tu zini, Jēzus stāv pie durvis šodien, un viņš klaudzinā. Ja tu atver durvis viņam, viņš ienāc iekšā. Jēzus Kristus šodien stāv pie mūsu draudzes durvis, un viņš klaudzinā. Ir mūsu vieta, lai atver durvis un dod viņam pirmā vietā uz mūsu dzīves un mūsu draudzes troņa. Lai viņš mums vada, lai mēs pielūdz viņu kā mūsu radītājs, mūsu glābējs un kungs, un dzīvot viņam par godu. Mums ir brīnišķīga nākotnē, ja mēs atvērsim durvis Jēzum. Lūksim Dievu kopā. Mūsu debes Tēvs, paldies par to, ko tu esi darījis mūsu dzīves, mūsu garīgas dzīves, mūsu draudzē. Dievs, paldies par to, ka Jēzus Kristus nomira pie krusta par mūsu grēkiem. Viņš nomira mūsu vietā. Viņš upurēja sevis par mūsu grēkiem, un viņš augšām cēlās. Un šodien mēs atver mūsu sirdīs un dod viņam pirmā vietā, lai viņš būs mūsu vadītājs, mūsu gans. Mēs esam pateicīgs par Jēzu, par viņa mīlestību. Dievs, paldies par mūsu draudzē. Dievs, paldies par visu, ko tu esi darījis. Dievs, paldies par visu, ko mēs redzam apkārt. Tiešām, Dievs, tas nāca no tavas rokas. Un mēs esam pateicīgi. Dievs, mēs gribam būt dedzīga draudzē, dzīve draudzē, draudze, kas dara labus darbus, draudze, kas sludina evaņģēliju, draudze, kur cilvēki var augt garīgi, draudze, kur brāli un māsas mīl viens otru. Dievs, mēs lūdzam, lai tu veidot mums pēc tavu prātu. Dievs, es lūdzu, lai mēs nebūsim remdens, bet Dievs, lai mēs deg par tavus darbus. Un mēs to lūgsim visu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Lai Dievs jūs sveitī.